Lai Rietuma Eiropas sabiedrību mudinātu skaidrāk izprast Krievijas draudus un kara pieredzi, latviešu jaunieši kopā ar domu biedriem Berlīnē sarīkojuši pasākumu, kurā satikās latviešu tautas dziesmas, Ukrainas sieviešu pieredzes stāsti un Eiropas šīs dienas realitāte. Plašāk stāsta Lieva Karlsone sadarbībā ar Latviešu.com. Dodoties savās ikdienas gaitās Berlīnē, ir grūti iztēloties, ka nepilnus 2000 km uz austrumiem ir cilvēki, kuriem šāda ikdienišķa drošība ir liekta jau vairāk nekā 4 gadus. Tieši tāpēc kādā lietainā Berlīnas vakarā šajā pilsētā dzīvojošajiem baltiešu un ukraiņu jauniešiem uzdzirkstīja ideja. Ir jārada pasākums, kas spēj padarīt saprotamākus ukraiņu pārdzīvojumus. Jārada vieta empātijai un dialogam par brīvību un atbildību. Ideja izauga līdz koncerta lekcijai par sievietes lomu kara laikā, savijot šai tēmai veltītas latviešu tautas dziesmas ar mūsdienu Ukrainas sieviešu liecībām par cietušajiem tuviniekiem, par pašu izdzīvotu gūstu, par zaudējumiem un nepadošanos. Mums ir stāsti no Sašas Barkovas, kuras brālis ir šobrīd Krievu gūstā, un viņa aktīvi cīnās kopā ar citām sievietēm, lai atbrīvotu viņu. Mums ir stāsti no Lenija Umerkovas, kura pati ir pavadījusi 2 gadus Krievu gūstā. Mums ir daži stāsti, kas bija tik sāpīgi, ka viņus nevarēja pastāstīt pašas sievietes. Tāpēc Marija Lesīva dalās ar savas kaimiņienes stāstu, kuras dēls un labs viņas bērnības draugs Nazars gāja bojā. Jautājums, ko tev nozīmē izturība, ir būtisks, jo pats jēdziens izturība ir ticis pārmērīgi lietots Vācijas un Eiropas retorikā. Runa nav par to, ka jābūt stipram, runa ir par to, ka jāatrod iemesli turpināt cīnīties. Apspiedējs nejautā, vai tu gribi to darīt. Nav izvēles, citādi tu zaudē to, kas tev dārgs, radiniekus vai savu dzīvību. Ukraiņu sieviešu uzstāšanās mani dziļi iespaidoja, kā viņas stāstīja par savu likteni, cik daudz spēka un optimisma viņas izstaroja tik smagos laikos, cik stipras viņas ir kara situācijā, ko mēs šeit, Vācijā, nemaz nespējam īsti aptvert. Pieredzes stāstījumus ar latviešu tautas dziesmām kopā savīt palīdzēja gan latviešu jaunieši Vācijā, gan tālāk no Latvijas atbraukušie koklētāji. Koncerta programmas dalībniece Ana Beatrice atzīst, uzaugot Brazīlijā, karš vienmēr bijis kas tāls un hipotētisks, tāpēc bijis īpaši smagi dzirdēt no pirmavotiem, kā ir to reāli piedzīvot. Man bija ļoti īpaši, ka varēju aizdot savu balsi, lai stāstītu vairāk, un ka arī citi cilvēki, ka es varēju uzzināt par to un atgādināt, ka tas vēl notiek. Kārs ir vēl ļoti īsts un tuvs. Šeit redzētais ir apliecinājums mums, vāciešiem, ka cilvēki Baltijā spēcīgi un praktiski atbalsta Ukrainu un daudz labāk apzinās, kādu ieguldījumu Ukraina sniedz mums visiem Eiropā, NATO un brīvajā pasaulē, cīņā pret Krieviju. Pasākums bija ārkārtīgi svarīgs, lai varbūt ļautu šai dzirkstelei pārlaikt arī uz Vācijas sabiedrību. Tieši tādēļ jaunieši apņēmības pilni šāda veida pasākums turpināt. Lieva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.